Šī ir Amsterdamas pilsēta. Pilsēta, ko rotā skaisti kanāli. Šie kanāli vijas cauri pilsētai kā mirdzošas sudraba lentes, radot apbrīnojamu un unikālu ainavu. Gar kanālu malām glīti sakārtotas stāv senas un graciozas laivas, it kā tās būtu pieredzējuši veci ļaudis, kas klusi vēro laika ritējumu. Un tālumā skaistu baznīcu un katedrāļu augšup vērstie smailes šķiet pieskaroties debesīm, simbolizējot šīs pilsētas seno un bagāto vēsturi. Iztēlojieties nelielu zvejnieku ciematu Amstelas upes krastā. Šī ir mūsdienu Amsterdamas pirmsākuma vieta. Kurš gan būtu domājis, ka šāds mazs ciematiņš varētu kļūt par vienu no pasaules lielākajām pilsētām? 13. gadsimtā Amsterdama sāka strauji augt. No maza piekrastes ciemata tā pārtapa par rosīgu tirdzniecības centru. Atrašanās Amstelas upes krastos Amsterdamu padarīja par ideālu vietu tirdzniecībai. Tirgotāji gan no tuvām, gan tālām zemēm saskatīja Amsterdamas potenciālu. Viņi atveda jaunas preces un idejas. Kuģi pilni ar dažādām precēm, piemēram, garšvielām, graudiem un audumiem, ieradās no visas pasaules. Cilvēki plūda uz pilsētu, meklējot labāku dzīvi un jaunas iespējas, kas veicināja pilsētas straujo izaugsmi. Nelielie koka namiņi tika nomainīti pret izturīgām ķieģeļu ēkām. Tika izrakti jauni kanāli, lai atvieglotu preču pārvadāšanu un cilvēku pārvietošanos. Amsterdama turpināja attīstīties, neskatoties uz daudzajiem izaicinājumiem, tostarp ugunsgrēkiem un epidēmijām. 19. gadsimtā Amsterdama pievienojās Hanzas Savienībai. Šī plaukstošā tirdzniecības savienība nesa Amsterdamā labklājību. Amsterdamas tirgotāji kļuva ārkārtīgi turīgi, tirgojot dažādas preces. Rīsi, graudi, koksne, garšvielas, viss plūda cauri Amsterdamas ostai. Izveidojās jauna, turīga un ietekmīga tirgotāju šķira, kas vēlāk kļuva par tādu kompāniju kā Nīderlandes Austrumindijas kompānija dibinātāja. Tika celtas ievērojamas ēkas, piemēram, Vāgēka, kas kādreiz bija preču svēršanas vieta. Dzīvīgie tirgi un jaunās tirdzniecības iespējas bija pilsētas uzplaukuma simbols. Zvejniecībai bija milzīga nozīme Amsterdamas attīstībā. Ziemeļjūra bija kā Amsterdamas dārgumu lāde, pilna ar dažādām zivju sugām. Jaunas zvejniecības metodes pilnībā izmainīja šo nozari. Galu galā Amsterdama kļuva par nozīmīgu zivju tirdzniecības centru. Zivju tirdzniecība pilsētai nesa gan bagātību, gan jaunas darba vietas. Pilsēta auga un plauka, un līdz ar to uzplauka arī kultūra. Amsterdamas saites ar ūdeni ir nesaraujamas. Ūdenim ir bijusi būtiska loma visos pilsētas dzīves aspektos, sākot no transporta līdz pārtikas nodrošināšanai. Līdzīgi kā senatnē, kad Lifejas upe bija Dublinas dzīvības artērija. Taču ūdens ir bijis arī drauds, īpaši plūdu laikā. Lai pasargātu sevi no jūras un upju uzplūdiem, cilvēki apvienojās, lai izveidotu spēcīgus dambļus. Tas līdzīgi kā mūsu senči būvēja aizsargmūrus ap savām pilsētām, lai pasargātu sevi no ienaidniekiem. Viņi arī raka kanālus, lai kontrolētu ūdens līmeni un transportētu preces. Tādā veidā tika izveidots Amsterdamas sarežģītais un unikālais kanālu tīkls. Šie kanāli kļuva ne tikai par transporta artērijām, bet arī piešķīra pilsētai skaistumu un šarmu. Un pats galvenais, kanāliem bija izšķiroša loma Amsterdamas straujajā ekonomiskajā izaugsmē. 19. gadsimtā Amsterdama kļuva par nozīmīgu starptautiskās tirdzniecības centru. Kuģi no visas pasaules ieradās Amsterdamas ostā, piekraut ar vērtīgām precēm, tostarp garšvielām un zīdu. Tirgotāji no visas Eiropas plūda uz Amsterdamu, un 1962. gadā šeit tika dibināta pasaulē pirmā fondu birža, kas veicināja strauju pilsētas ekonomisko izaugsmi. Tika rakti jauni kanāli, paplašinot pilsētas kanālu tīklu. Gar kanālu krastiem tika celtas greznas savrupmājas, un pilsētas iedzīvotāju skaits strauji pieauga. Amsterdama kļuva par daudzkulturālu pilsētu ar dažādām valodām un tradīcijām. Amsterdamas ekonomiskais uzplaukums bija cieši saistīts ar reliģisko toleranci. Amsterdama vēra savas durvis cilvēkiem, kas bēga no reliģiskas vajāšanas. Gan protestanti, gan ebreji atrada patvērumu Amsterdamā. Šī imigrācijas vilnis pilsētā ienesa kultūru un reliģiju daudzveidību. Amsterdamas atvērtība ļāva zinātniekiem brīvi apmainīties ar idejām, veicinot jaunu koncepciju attīstību. Līdzīgi tādām iestādēm kā Čosonas dinastijas pētniecības centrs Čibjonsons Korejā, Čosonas zelta laikmetā.
Šāda domāšanas veida rezultātā sākās Nīderlandes zelta laikmets. Amsterdama bija dzīvīga pilsēta, pilna ar bagātību un panākumiem. Bet zem šīs spozmes klusām auga neapmierinātības sēklas. Dusmas par Spānijas varu un negodīgo nodokļu sistēmu radīja nemieru. Arī reliģiskā spriedze arvien pieauga. Šajā grūtajā laikā Vilems Oranžs kļuva par vienotības simbolu, vadot holandiešus cīņā pret Spānijas kundzību. Pēržma gadā izcēlās nemieri, kas pazīstami kā Beeldenstorm, kurus izraisīja neapmierinātība ar reliģisko politiku. Tika iznīcinātas reliģiskās statujas un gleznas. Šis bija pagrieziena punkts. Beeldenstorm iezīmēja sākumu garai un asiņainai cīņai par Nīderlandes neatkarību. Tas bija ilgs un nežēlīgs karš, cīņa par brīvību. Amsterdama atradās šī konflikta pašā centrā. Ar savu stratēģisko atrašanās vietu un ekonomisko varenību pilsēta kļuva par patvērumu un atbalsta punktu nemierniekiem. Līdzīgi kā pirāti Karību jūrā, Amsterdamas kaperi uzbruka Spānijas kuģiem, pamazām vājinot viņu impēriju. Amsterdamas bagātība kļuva par degvielu, kas uzturēja revolūciju. Ap 1600. Gadu Amsterdamu sagaidīja jauna ēra kā cerību un iespēju pilsētai. Pēc neatkarības iegūšanas Amsterdamā sākās tā sauktais zelta laikmets, labklājības un uzplaukumu periods. Amsterdamas kuģi kļuva par tirdzniecības tiltu, kas savienoja pilsētu ar visu pasauli. Vērtīgas preces no visām pasaules malām plūda Amsterdamas noliktavās. Daudzi tirgotāji šajā laikā kļuva ļoti turīgi. Viņi būvēja greznas mājas gar Amsterdamas kanāliem, kas kļuva par viņu bagātības simbolu. Amsterdamas zelta laikmetā Nīderlandes Austrumindijas kompānijai bija ļoti nozīmīga loma. Dibināta 16. gadā, kompānija ātri vien ieguva kontroli pār ienesīgo garšvielu tirdzniecību, un Amsterdama kļuva par pasaules tirdzniecības centru. Nīderlandes Austrumindijas kompānija Amsterdamā ienesa milzīgu bagātību. Viņu kuģi atgriezās no tālajiem austrumiem, piekrauti ar vērtīgām precēm. Šie panākumi veicināja Amsterdamas izaugsmi un uzplaukumu. Zelta laikmets bija nepieredzēta izaugsmes periods pilsētai. Ar strauji augošo iedzīvotāju skaitu Amsterdama sāk paplašināties. Tika izbūvēti slavenie kanāli gadsimtā. Šie kanāli ne tikai kalpoja kā svarīgi transporta ceļi, bet arī kļuva par skaistu māju atrašanās vietu gar to krastiem. Kanālu tīkls piešķīra Amsterdamai unikālu ainavu un padarīja to par īpašu vietu pasaules kartē. Amsterdamas zelta laikmets nebija tikai ekonomiskās labklājības periods, bet arī nepieredzēta mākslas un zinātnes uzplaukuma laiks. Mākslinieki, zinātnieki un filozofi no visas pasaules devās uz Amsterdamu, meklējot iedvesmu un iespējas. Izcili mākslinieki, piemēram Rembrandts, iemūžināja Amsterdamas dvēseli savos darbos. Šeit tika veikti nozīmīgi zinātniski atklājumi, kas mainīja mūsu priekšstatus par pasauli. Tajā laikā Amsterdama bija brīvības un tolerances pilsēta, augsne, kurā varēja uzplaukt jaunas idejas un drosmīgas domas. Tā Amsterdama kļuva par Eiropas intelektuālo centru. Pat vispožākajiem laikmetiem pienāk gals. Arī Amsterdamas zelta laikmets nebija izņēmums. Globālā tirdzniecība, kolonijas un finanšu investīcijas, tieši šie faktori ļāva Amsterdamai sasniegt savus augstumus. Tomēr tieši šie faktori kļuva par iemeslu arī lejupslīdei. Pēdējā gadsimta beigās Amsterdamas ekonomiskā vara sāka mazināties. Kari ar Angliju un Franciju iedragāja Nīderlandes jūras spēku un apdraudēja svarīgus tirdzniecības ceļus. Arī citas Eiropas valstis sāka konkurēt par ietekmi pasaules tirdzniecībā. Amsterdamas finanšu tirgus, kas kādreiz bija stabilitātes simbols, kļuva par spekulāciju upuri. Īpaši 30. gados, kad tulpju sīpolu cenas neticami pieauga un tad pēkšņi kritās, notikums, kas pazīstams kā tulpju mānija. Daudzi investori bankrotēja. Lai gan Amsterdama nekad vairs neatguva savu agrāko varenību, zelta laikmeta mantojums ir jūtams vēl šodien. Tā joprojām ir nozīmīgs tirdzniecības un finanšu centrs, bet tās kanāli atgādina par krāšņo pagātni. Amsterdamas nākotni veido strādīgi un inovatīvi cilvēki, kas ir gatavi jauniem izaicinājumiem. Pausits. Gadsimtā Amsterdamas zelta laikmets tuvojās beigām. Osta, kas reiz mutuļoja ar tirdzniecības kuģiem no visas pasaules, tagad bija kļuvusi klusa. Reiz plaukstošais tirdzniecības centrs bija kļuvis par ēnu no sava kādreizējā spožuma. Nīderlandes republika,
kas reiz bija pasaules lielvara, piedzīvoja gan ekonomisko, gan militāro lejupslīdi. Ilgie kari ar Angliju un Franciju bija nodarījuši lielus zaudējumus valsts kasē un izpostījuši tirdzniecības ceļus. Varenā flote, kas reiz valdīja Eiropas jūrās, saskārās ar spēcīgākiem pretiniekiem. Amsterdama, kas bija atkarīga no jūras tirdzniecības, neizbēgami izjuta šīs pārmaiņas. Amsterdamas plaukstošā kuģubūves un tirdzniecības nozare saskārās ar sīvu konkurenci. Tirdzniecības ceļi, kas pilsētai bija nesuši bagātību, mainījās. Radās jauni tirdzniecības centri, radot Amsterdamas nākotnei neskaidrību. Amsterdamas zelta laikmeta varenība bija zudusi. Cilvēku straumi, kas reiz plūda uz pilsētu, meklējot laimi un panākumus, sāka apsīkt. Pilsēta iegāja miera un stabilitātes periodā, ambīcijas pēc sasniegumiem un spožuma sāka izgaist. Gadsimtā Eiropa piedzīvoja milzīgas pārmaiņas. Rūpniecības revolūcija pāršauca Eiropu, neatgriezeniski ietekmējot ekonomiku un sabiedrību. Amsterdama centās pielāgoties jaunajai ērai, taču pamazām zaudēja savu ietekmi un spēku. Radās jauni rūpniecības centri, piemēram, Manchester un Rūras reģions, atstājot Amsterdamu otrajā plānā kā tirdzniecības centram. Rūpnīcās ražotās preces sāka aizstāt tradicionālos darinājumus. Kādreiz pārpildītās noliktavas nu stāvēja tukšas un pamesti, kā klusas liecības par pagātnes uzplaukumu. Tomēr Amsterdama nepadevās. Izgudrošanas spars nebija zudusi. Uzņēmēji sāka ieguldīt jaunās nozarēs, piemēram, dimantu apstrādē un cukura ražošanā. Finansēm joprojām bija svarīga loma. Pilsēta ieguldīja infrastruktūrā, uzlabojot sanitāriju un attīstot transporta tīklu. Gadsimta sākumā Amsterdama saskarās ar milzīgiem izaicinājumiem. Jūras ceļi, kas reiz pilsētai bija nesuši labklājību un varenību, sāka izzust. Zuiderzeja līcis, kas savienoja pilsētu ar Ziemeļjūru, arvien vairāk aizsērēja. Kuģošana kļuva arvien grūtāka un dažkārt pat neiespējama. Transporta izmaksas pieauga, ceļojumi kļuva ilgāki. Tirdzniecība, kas bija Amsterdamas sirdslieta, sāka samazināties. Pēc daudzu gadu plānošanas un darba pečeni gadā tika atklāts Ziemeļjūras kanāls. Šis kanāls kļuva par jaunu dzīvības līniju, kas tieši savienoja Amsterdamu ar Ziemeļjūru. Amsterdama atzima kā fēniks no pelniem. Šis grandiozais projekts ļāva lieliem kuģiem atkal piekļūt Amsterdamai. Kanāls atdzīvināja pilsētas tirdzniecību un kuģniecību. Ziemeļjūras kanāls kļuva par holandiešu apņēmības un neatlaidības simbolu. Tas parādīja, ka pat saskaroties ar grūtībām, mēs vienmēr varam atrast izeju. Tāpat kā Vislas upe, kas savieno Krakovu ar Gdaņsku un pārējo pasauli, Ziemeļjūras kanāls kļuva par pamatu Amsterdamas izaugsmei nākotnē. 20. gadsimta sākumā Amsterdama pārņēma straujas pārmaiņas. Pilsēta kļuva par rosīgu metropoli ar aizņemtām ostām, kuģiem un elektrību, kas apgaismoja ielas. Tomēr Eiropā auga spriedze, vēstot par nenovēršamu konfliktu, kas ierauz kontinentu tumsā. 1. gadā tumsa pārņēma Amsterdamu. Nacistu spēki iebruka Nīderlandē, pārkāpjot tās neutralitāti, un Amsterdama ielika Otrā pasaules kara virpulī. Pilsēta nonāca nežēlīgā okupācijas režīma varā. Nacistu okupācija atnesa neizmērojamas ciešanas iedzīvotājiem, īpaši ebrejiem. Annas Frankas stāsts kļuva par simboliku miljoniem ebreju traģēdijai. Viņas dienas grāmata, kas ir cilvēka gara liecība, kļuva par brīdinājumu pasaulē. 100. gadā karš beidzās ar sabiedroto uzvaru. Eiropa, ieskaitot Amsterdamu, atguva savu brīvību pēc daudzu gadu okupācijas. Taču kara rētas bija redzamas visur. Amsterdamas iedzīvotājiem bija jāuzņemas milzīgs uzdevums – atjaunot savu pilsētu un dziedēt brūci. Tāpat kā pēc Pirmā pasaules kara, pēckara gadi bija grūti un pilni izaicinājumu. Taču Amsterdamas iedzīvotāji nepadevās. Viņi piecēlās un sāka atjaunot savu pilsētu. Kanāli tika iztīrīti, ekas atjaunotas, tilti salaboti. Viņi atkal cīnījās, bet šoreiz par labāku nākotni, un viņu ieroči nebija šautenes vai lodes, bet gan izturība un cerība. Nīderlandes valdība sniedz iedzīvotājiem spēcīgu atbalstu, ieguldot līdzekļus veselības aprūpē, izglītībā un mājokļu būvniecībā. 60. gados Amsterdamā notika lielas pārmaiņas. No kara drupām pilsēta atzima ar jaunu enerģiju, kļūstot par patvērumu māksliniekiem, mūziķiem, rakstniekiem un brīvajiem domātājiem. Viņus piesaistīja Amsterdamas liberālā atmosfēra, plaukstošā mākslas aina un brīvais gars. Līdz ar pēckara ekonomikas atjaunošanos
Amsterdamas kanāli kļuva par dzīvīgu centru, kur saplūda vecais un jaunais. Pa kanāliem dreifēja laivas, kas bija izrotātas ar krāsainiem zīmējumiem un miera simboliem. Tas kļuva par simbolu tradīciju izaicināšanai un alternatīvu dzīvesveidu pieņemšanai. Amsterdamas kafejnīcas kļuva par intelektuāļu pulcēšanās vietām, kur pie kafijas tases tika apspriestas jaunas idejas. Savukārt sarkano lukturu kvartāls ar savu seno un pretrunīgo vēsturi kļuva par liberālas attieksmes pret seksualitāti simbolu. Tas izraisīja diskusijas par morāli un brīvību. Lai gan ne visi pieņēma šos sociālos un kultūras eksperimentus, tie palīdzēja nostiprināt Amsterdamas reputāciju kā progresīvas domāšanas centram. Amsterdama kļuva par pilsētu, kas izaicina robežas un apšauba normas. Tieši šajā laikā Amsterdama kļuva par pilsētu, kas slavina individualitāti, daudzveidību un atšķirību pieņemšanu. Mūsdienās Amsterdama ir pasaules slavena metropole, kur vēsture un mūsdienīgums savijas apburošā skatā. No tirdzniecības centra Amsterdamas kanāli ir kļuvuši par pilsētas simbolu, piesaistot turistus no visas pasaules. Vēsturiskās ēkas liecina par Amsterdamas krāšņo pagātni, savukārt modernā arhitektūra izaicina nākotnes vīzijas. Amsterdama ir pilsēta, kur vecais un jaunais saplūst vienotā veselumā, kur senās tradīcijas un modernas idejas pastāv līdzās harmonijā. Amsterdamas kafejnīcas un muzeji atspoguļo pilsētas dinamisko kultūru un brīvības garu, kas valda gaisā. Amsterdama ir pazīstama kā viena no pasaules dzīvojamākajām pilsētām. Tā ir pilsēta, kur vēsture ir sajūtama ik uz soļa, un piedzīvojumi un jaunas iespējas sagaidājas katra kanāla līkuma. No maza zvejnieku ciemata, Amsterdama ir kļuvusi par pasaules slavenu metropoli, kas simbolizē cilvēku izturību un spēju pielāgoties. Tā ir liecība tam, ka mēs varam sasniegt lielas lietas. Jau no pašiem pirmsākumiem šī pilsēta ir drosmīgi stājusies pretī izaicinājumiem, pārvēršot šķēršļus iespējās un gadsimtu gaitā nepārtraukti pārveidojot savu veidolu un identitāti. Šie kanāli, kas kādreiz bija būtisks elements plaukstošā tirdzniecības tīklā, tagad plūst cauri mūsdienīgas un dinamiskas metropoles sirdī, klusi čukstot savu seno stāstu. Šīs mājas ar gleznainajiem jumtiem, kas kādreiz bija turīgu tirgotāju mājvietas, tagad ir kļuvušas par mājām cilvēkiem no visas pasaules, un katrs no viņiem ir daļa no šīs pilsētas bagātās vēstures. Taču Amsterdamas mantojums nav tikai arhitektūra un vēstures pieminekļi, tas ir arī sabiedrības gars, kas veidojas gadsimtu gaitā. Izturības gars, kas radies no senas tradīcijas sniegt patvērumu vajātajiem, tagad ir neatņemama pilsētas identitātes sastāvdaļa. Tieksme pēc inovācijām atspoguļojas strauji augošajā tehnoloģiju sektorā, līdzās apņēmībai attīstīties ilgtspējīgi, padarot Amsterdamu par pilsētu, kas vienmēr ir vērsta uz nākotni. Pilsēta, kas kādreiz bija pasaules tirdzniecības centrs. Amsterdama ir kļuvusi par pievilcīgu galamērķi ar savu unikālo šarmu, bagāto kultūru un brīvības garu. Amsterdamas vēsture ir stāsts par attīstību no pieticīgiem pirmsākumiem un atgādinājums, ka skaistums var uzplaukt jebkur. Mūsu ceļojums pa Amsterdamu tuvojas noslēgumam. Tagad ir pienācis laiks jums sākt savu piedzīvojumu. Amsterdama jūs gaida. Dodieties pastaigā gar klusajiem kanāliem, aplūkojiet skaistās mājas, apmeklējiet iespaidīgo karalisko pili vai iemalkojiet kafiju mājīgā kafejnīcā vecpilsētā. Baudiet gardas maltītes ar draugiem, atklājiet apslēptas vietas un piepildiet savus sapņus. Sāciet savu Amsterdamas piedzīvojumu. Neaizmirstamas atmiņas jūs gaida. Iegremdējieties pilsētas bagātajā vēsturē, iepazīstiet daudzveidīgo kultūru un radiet skaistākās atmiņas. Neaizmirstiet abonēt mūsu kanālu un dalīties ar šo video. Paldies par skatīšanos!